Uzticēties cilvēkiem, kas vēl vairāk uzticēties Dievam. Amen. Mani sauc Andrejs. Es esmu no Saldus, kalpoju Saldū, kā katoļu priesteris. Esmu dzīvījis 8 bērnu ģimenē. Man liekas, ka te daudz dzirdējuši man liecību, jo par Afganistānu, par... Nē, ko tā pa vecām lietām? Dievs katru dienu visu rada jaunu. Un tad esmu dzimis 8 bērnu ģimenē, no puišiem esmu jaunākais, un gadi nezinu, 69. jo neskaitu gadus. 69. gadā esmu dzimis. Pats kalpoju draudzēs, bet mana lielākā mīlestība patiesībā ir tā, kā arī mums šodien devīze, ir, esmu kopā ar cilvēkiem, kas ir ievainoti, cilvēki, kas ir zaudējuši spēku, cilvēki, kas zaudējuši ticību, cilvēki, kas zaudējuši savā dzīvē ir Dievu. Un tādā veidā es esmu izveidojis vairākus centrus Latvijā, lai strādātu ar darbotos kopā ar atkarībā nonākušiem cilvēkiem. Varbūt ir dzirdēts Bruknā un Lēnas. Ir dzirdēts? Mīlestība iesākas ģimenē. Jūs tam piekrītat? Jo bieži es tiek kaut kādā veidā ievainots, ieļaunots, ka es redzu, ka mēs esam baigi spēcīgi runājam par Dievu, mēs runājam par mīlestību, mēs runājam par Dieva spēku, bet patiesībā savās ģimenēs mēs nespējam mīlēt. Mēs spējam darīt lietas uz ārā, bet mēs nespējam kaut kā palikt, koncentrēties savā ģimenē vai darīt lietas. Un, pats esmu dzīvē izvests caur brīnišķīgiem Dieva spēka brīnumiem, jo pats dienēju Afganistānā. Un nestoties, ka esmu 6 reizes sašauts, 2 lodes joprojām nesāju sevi un joprojām es varu slavēt Dievu. Bet šodienas liecība ir pilnīgi par kaut ko citu. Es gribu liecināt par ģimeni. Šī gada pavasarī 8. martā man zvana kāda brīnišķīga ģimenes māte un saka, priester Andrej, ir notiks manā ģimenē liela traģēdija. Es teicu, kas ir notiks? Viņš saka, mans 5-gadīgais puika ir notriekts ar mašīnu. Viņš tika atvests ar skolēnu autobusu līdz lauku mājām, un tajā brīdī, kad viņš ieraudzījis, bija tēti, ka tētis nāk pretī autobusam, viņš izrāvīs no māsas rokām, triecās pār lieliem Daugavpils šosejām, neskatoties, kas notiek, un tajā brīdī brauc no pretējās puses, viņš tiek notriekts. Viņš aizlido 8 metri, galvaskaus viņam ir pilnīgi izšķaidīts, viņš ir pilnīgi bez samaņas, un pirmais, ko es teicu, nezaudē cerību. Jo šodien lielākā problēma ģimenēs ir tas, ka nav cerības. Nav cerības ģimenēs. Nav cerības tēvos. Nav cerības mātes. Teicu, ceri, viss būs labi. Un viņi man mēģināja iegalvu, viņi teica, tas nav iespējams. Jo viņa galvaskausu mēs salikām, mēģinājām salikt kopā. Es teicu, tici. Viņas vīrs nebija ticīgs cilvēks. Un nākamajā, tad pašā vakarā, kad es biju palīdzēju organizēt helikopteru, viņi atved no Latgales uz šeinu uz bērnu klīniku. Jau otrā rītā es agri devos uz šo klīniku, lai būtu klāt esošas lūkšanās un ticības spēkā iedrošināt tuvinieks un arī dakteris, ka ir jādara viss, lai šai ģimenē šis bērns paliktu. Tad, kad es nākamā rītā biju atbraucis uz Rīgu, es redzēju šo 4-gadīgo, viņam jau tūlīt arī palika arī 5 gadi, es redzēju viņu pilnībā, viņš vairs nepiederēja sev, viņu atradās visu noskaugāti 11 datori, kas vienkārši turēja viņu dzīvību, turēja viņu elpošanu, viņu asinsritu, viņu plaušas. Var cikot, patiesībā viņš pats nefunkcionēja pilnībā. Visu darīja viņu vietā datori. Pilnīgi. Un māte, kas visu laiku ir izmisumā, jo visu nakti nebija gulējusi, reanimācijas viņa teica, zini, kas ir, es jau dodu iespēju, dodies prom uz pilsētu. Aiz uz kādu baznīcu. Ej, prom. Es palikšu kopā ar mazo Eliesu. Viņa vārds bija Eliesu. Stāvoklis ļoti kritisks. Patiesībā liekas, ka viņa nav. Jo vismazākās un vislielākā dzīvības funkcijas viņa dzīvē izdara visu datorsistēmu. Tajā brīdī, kad es nometos ceļos un es teicu, Dievs, es pie Eliesu mazāts gultiņas, teicu, Dievs, un šeit ir tas gadījums, ka tev ir jāatklāj savs spēks. Tavs brīnums, mēs nedrīkstam Eliesu, mēs negribam zaudēt Eliesu, Dievs, es gribu lūgt tev visu.
Un tagad notiek dažas svarīgas lietas, kā mums tēviem un arī mātēm. Tā brīdī, kad es lūdzos, pienāk kāds šīs klīnikas dakters, un viņš nezināja, ka es esmu mācītājs. Viņš domāja, ka es esmu tēvs. Un viņš no aizmugures man uzlicis roku uz pleciem, viņš teica, zini, tēvs, mēs esam darījuši visu. Viņa stāvoklis kritiski iet uz leju, un viņam ir atlicis tikai nedaudz laika. Es tajā brīdī biju palicis sirds lūkšana, teica, Dievs, tas, ko tu saki no debesīm, tu man sirdī saki citu. Un tas, ko es tikko dzirdēju, to saka zeme. Un es paliku sirds lūkšanā, turpināju lūgties. Un teikt, Dievs, es Elijās atdodu pilnīgi tavās rokās. Un es zinu, cik šai ģimenei ir ļoti svarīgi tikai šī viena iemesla dēļ, lai šis tēvs atgrieztos. Jo viņš jau vakar ir zaudējis cerību par to, ka viņam Elijās vairs nekad dzīvē nebūs. Pēc kādas pusstundas man pienāk vēl viena medicīnas darbiniece, un viņa saka, ziniet, es gribu jūs vienkārši brīdināt, ka jums vajag mudīgi pasaukt visus savus tuviniekus, visus, kas grib atvadīties no Elijas, jo Elijasam ir atlicis ļoti maz. Un es tajā brīdī nesaprotu, ko man darīt. Bet man sirds visu laiku skatās uz debesīm. Es saku, Dievs, es tev lūdzu, kad Elijas ir vajadzīgs ģimenei. Tajā brīdī atnāk uz slimnīcu, atgriežās Elijasa māte. Un es iekšēji cīnos. Teikt viņai, ka tagad jāsauc visi vīrs, jāsauc visi tūlīt šup, jo tūlīt Elijas izcīsīs šajā brīdī. Es paliku lūkšanā, teicu, Dievs, Elijas dzīvos tavā spēkā. Tad, kad māte bija atnākusi, es viņai nepateicu to, ko man teica divi dakteri jau pirms man bija atnākusi. Un tad es teicu, ej, sieva, es palikšu ar Elijas šodien visu līdz vakaram. Tikko kā aiziet ārā Elijasa mamma, man pienāk dakters un saka, ziniet, mēs esam nomainījuši asinis, mēs esam izdarījuši visu, un viņa organisms nepieņem šīs asinis, neko nedara. Jūs ziniet, jūs nesat laimīga ģimene. Un es viņam nepiegriezu vērību. Es turpināju lūgt. Dievs, Elijasam ir jādzīvo. Elijasam ir jādzīvo. Un tad kādos 5:00 atnāk pēdējais dakters un saka, ziniet, ir atlicis jums tikai gaidīt. Un es teicu, Dievs, Elijas mums ir vajadzīgs. Tas bija 9. marts. Izreķiniet, cik ir atpakaļ mēneši. Tā es paliku veselu nakti, un visu laiku paliks ir lūkšanā, Dievs, Elijas mums ir vajadzīgs kā svētība šai ģimenei, un kā dzīvliecība par tavu spēku. Kāds notiek paradoks? Pēc 3 dienām, tā kā viņam galva ir vienkārši saspiest kopā, operāciju nevar darīt, viņam nekādas dzīvības funkcijas, kaut kas notiek ļoti brīnums, Dieva spēkā viņam sāk darboties starp smadzeņu apvelkas sūli. Es nezinu, es neesmu mediķis, piedodiet, ja? Un medicīna ir šokā. Kad tas pie šādas situācijas, pat normālām vismazākam cilvēkam, mazākiem galvas traumu, tas nav iespējams, kas notiek ar Elijasa dzīvi. Tā, kas notiek šodien Elijasa dzīvē, es jums varu pateikt. Tad, kad pagāja 2 nedēļas un pasaule nenoticēja medicīnas spriedumiem par to, ka Elijasam ir tikai dažas minūtes, Elijasam nepieņemā asinis, kaut kas tur nenotiek, viss šīs 4 reizes. Šodien Elijas, es jums pateikšu, medicīna teica, ka viņš būs debīls, viņš nestaigās, viņš nerunās, jo nekas jau nereāls no šī cilvēka nav, viņš ir saspiests kopā, saliks atpakaļ, un ziniet, pirms dažām dienām Elijas atbrauc no Latgales bez invalīda ratiņiem. Pirms dažām nedēļām, kad viņš atbrauca uz Rīgas pārbaudēm,
un iegāja klīnikā. Mediķis teica, ziniet, jūs laikam esat samaksājuši lielu naudu fizioterapeitam, ja? Māte klusēja. Jo viņa bija sirdī pilna pateicības un prieka. Un tad otrs daktars saka, ziniet, jūs noteikti esat ļoti daudz samaksājuši logopēdam, jo Elīģijas perfekti runā. Ticība. Ticība ir tā, kas mums bieži pietrūkst. Mēs meklējam palīdzību, mēs meklējam visur, mēs sākam uzticēties pasaulē, cilvēkiem, medicīnai, un mēs zaudējam pašu svarīgāko, mēs zaudējam ticību. Jo tikai Dievs var mainīt lietas. To pašu, ko viņš darīja manā dzīvē, tad, kad es biju vairākas reizes sašauts. Tad, kad es teicu, Dievs, es nezinu, ko tu manā dzīvē gribi. Es nezinu. Bet, ja man vairāk nebūs ložu, man nebūs šķēmbu, man nebūs vairāk nekādu miesas sakropļojumu, es noteikti kļūšu priesteris. Un no tā brīža, cik Dievs izmantoja citus cilvēkus par vairogu, lai mana dzīvība būtu neskarta. Tāpēc, cik viens es esmu pilns pateicības un slavēšanas prieka Dievam par to, cik viņš daudz dara. Kaut vai šī mazā liecība par šo mazo Eliasu manā dzīvē. Tas ir Dieva brīnums šodien visiem, gan medicīnai, gan arī baznīcai, gan mums visiem. Visu dara ticības spēks. Un arī šis tētis šodien, viņš ir izmainījis visu savu dzīvi, jo viņš nespēja noticēt, ka viņš, kas salasīja dēla galvu, galvas kausa gabalus, tas viss ir salikts kopā, un šodien viņa dēls staigā, viņa dēls runā, un viņa dēls ir pilns prieka. Tāpēc novēlu jums visiem un lūdzu atveriet savas sirdis. Pilnīgi atdodiet savas sirdis. Un noticiet, ka mīlestība sākas ģimenē. Ja ģimene nemīl, ir grūti nes šo mīlestību dot pasaulē. Tāpēc mēs esam ļoti atbildīgi savās mājās, lai mīlestība kļūst kā mūsu ģimenes pats galvenais avots priekš pasaules. Un tikai tad mēs spējam būt labi instrumenti, kā māte Terēze saka, Dieva rokās. Tikai tad, ja mēs ļaujam šai mīlestībai sevi pilnībā pārmet. Un tāpēc atveriet savas sirdis šai Dieva mīlestībai. Un tā pilnībā jūs izmantos. Tā pilnībā jūs vadīs un padarīs jūsu dzīvi par dzīvu liecību pasaulē. Kā šodien Dievs to ir izdarījis ar mazā Elisa dzīvi mūsu dzīvēs. Lai Dieva svētība jums visām. Paldies!